Bauskas multimediju studijā ir īsta prāta vētra. Jaunieši vēlas izveidot sociālo kampaņu lauku skolu aizstāvībai. Šāda ideja radusies dzirdot par Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānu, kā arī skatoties raidījumu ar premjera amata kandidātu. Galvenais jau ir mūsu cilvēku mērķi un domas, ko mēs runājam par mūsu skolām, nevis ko izdomā paši ministri. Studijas jaunieši, kur lielākoties mācās dažādu pagastu skolās un nejūtas droši par to nākotni, vēlas izgatavot videoklipu par katru skolu, bet pirmā izvēlēta Vecsalas pamatskola. Deputāti jau nolēmuši no nākamā gada par sākumskolu reorganizēt Vecsalas pamatskolas struktūru vienību Jaunsaulē, bet vēl neesot izlemts, ko īsti darīt ar Vecsalas un Ozolēnas pamatskolām, kurās bērnu skaits ir līdzīgs. Jaunieši vēlas noskaidrot arī pilsētnieku domas par pagastu skolām, kā arī uzsvērt atšķirīgo un pozitīvo, tādējādi mudinot jau slēgto skolu audzēkņus doties nevis uz pilsētas, bet citām lauku skolām. Studijas vadītājs bilst, ka iesaistot jauniešus šādā projektā, viņi iegūst nevien pieredzi multimediju mākslā, bet arī kļūst par aktīvākiem sabiedrības locekļiem. Viņi sāk saprast, ka viņi arī spēj kontrolēt to procesu. Un ja viņi spēj kontrolēt procesu un tic tam, ka viņi var sev uztaisīt darba vietu vai izveidot vidi, kur varētu dzīvot viņi vecāki, tālāk uz priekšu, tad laukiem ir potenciāls. Videoklipu, kas būs apskatāms dažādās interneta vietnēs un sociālajos tīklos, jaunieši plāno izveidot mēneša laikā. Līdztekus tam būšot arī performances.